jūs esat redzēt šodien šeit mūsu eksperimentā ekobraucienā cīņā par elpu. Tātad mūsu dalībnieki Gandra pārstāvis ar savu velosipēdu Merida, mūsu paši elpas cilvēks, Roberts, mūsu cilvēki, kas dosies šajā eksperimentā ar sabiedrisko transportu, Baltika taksī un Toyota Prius hibrīda auto. Kurš no viņiem būs ātrākais, kurš no viņiem būs lētākais, izdevīgākais, videi draudzīgākais, veselīgai draudzīgākais, pilnos transports jau visam trīs. Gatavi? Jā. Nu tad, uzmanību, gatavību, starts! No manis komentārs varbūt par to, kā te viņi pārvietojās un kā viņi virzās. Un skaidrs tas, ka vīri ar riteņiem min vaigas sviedros un ir šobrīd izraušies vadībā. To arī es gaidīju, jo, teiksim, riteņiem var dragāt pa apmalēm, braukt starp mašīnām, jā, un tur, kur ir sastrēgumi, tur nav konkurences. Vēlreiz, teiksim tā, uzslavēju Gandra velobraucēju, jo viņš ir jau diezgan nopietni atrāvies. Ja, tur, es domāju, neviens no klātsošiem negaidīja šādu pavērsienu. Ja, otrajā vietā, cik es saprotu, ir otrs velosipēdists, kas arī nav pārsteigums. Trešajā vietā ir Baltika taksī pārstāvis. Tramvajam ir notikusi, acīm redzot, kaut kāda ķibele. Viņš ir iestrēdzis, es nevaru precīzi pateikt, kas tā par ielu, kaut kur Barona ielēja pa vidu. Ja, un hibrīda auto ir uz Brīvības ielas arī, acīm redzot, kaut kādā pie Ģeržrūdas ielas kaut kādā. Droši vien tur tā ir vieta, kur sākas tie pēcpusdienas korķi. Izskatās tāds diezgan svaigs. Pirmais cilvēks ir ieradies Gandras pārstāvis ar velosipēdu. Kādas sajūtas un kā gāja? Lieliski, spēcīgs pretvērš uz abiem tiltiem. Sajūta laba, gandrījums, kad ieliku visiem vāģiem. Vienīgais mīnus, es nezināju, kur ir finišs. Un īsti nebija vienam skaidrs, kad ir starts. Jo, taksometrs aizbrauc, mēs stāvējām, un visi teica, laikam jums arī jābrauc, un tad mēs arī braucām. Bet lieliski, ļoti labas sacensības. Lietas nelija? Lietas nelija. Laiks ļoti labs sportam. Velosipēdists arī ir atbraucis. Tie paši jautājumi, kā gāja? Interesanti, karsti. Un es brīnos, kā viņš ir pirmais. Tas ir mans galvenais jautājums. Es esmu apmuls, ja godīgi sakot. Nezinu, man bija sporta velosipēds, viņam bija parastais. Viņš teica, ka viņš nevar braukt ātrāk pa 30, es laiku braucu virs 30. Tad jautājums, kā viņš šeit nonāca ātrāk. Vai tev izdevās braukt bez apstājas? Nē. Kur tu apstājies? Pie luksuforiem. Kādi ieteikumi, kā sagatavoties uzņēmējiem, kuri brauc no Alpas līdz Spicei ar velosipēdu? Pirms tikšanās. Tas jautājums tā, ka iepriekš nav braucis. Jā. Mājas drēbes paņemt. Ok, tad mēs sekojam līdzi, kas notiek tālāk. Tātad abi velosipēdisti ir finišējuši. Kā redzams, centrā vēl ir viena automašīna un gājējs, un strauji tuvojās taksometrists. Mums ir finišējusi trešā vieta, Baltika taksī. Tie paši jautājumi, kā veicās, kā gāja? Ļoti labi, mierīgi gāja, maz sastrēguma īstenībā bija. Mēs jau redzējām, ka tu neizvēlējies klasisku maršrutu. Pastāsti, kā bija braukt? Es nekad klasiski nebraucu, tāpēc, ka pieredze jau ir tur, kur mazāk sastrēguma braukt, tāpēc arī apbraucām lielākās vietas. Aha, tātad kur bija visgrūtākie posmi? Visgrūtākie posmi, man liekas, tur, kur ir Kāpaka bulvāris, kur visiem ir jāatstāv savā rindā, bet es varu pa autobusu joslu braukt. Aha. Kā ir, vai jūs ikdienā vērtējat savus mašīnas degvielas patēriņu? Vai mēs vērtējam?
Es nezinu, protams, ka droši vien, ka vērtējam. Es nezinu, kā sanāk, tā sanāk. Tad nav speciāli, teiksim, ekoloģiskāka braukšana, domājot Jau gribās jau, lai lētāk viss sanāk un lai mazāk tas patēriņš ir. Skaidrs, ja nav noslēpums, kāds ir patēriņš automašīnai, ar ko atbrauci? Man ir mašīna uz gāzi vispār, man viņa ir. Un man liekas, ka 11 litri. 11 litri. Cik maksāja brauciens uzņēmējam no Alfas līdz šejienai? No 9 līdz 10 latiem varētu būt tā. Tā tad ir atbraukuši gājēji. Tie paši jautājumi, kā bija? Īstenībā bija saspringta cīņa, bet diemžēl sabiedriskais transports zaudēja. Bet mēs darījām, cik spējām, un diemžēl tā sanāca. Bet mēs bijām ļoti ekoloģiski. Sabiedriskais transports ir daudz labāks par parasto automašīnu. Kādi ieteikumi uzņēmējiem, kas brauktu no Alfas uz Spici ar sabiedrisko? Ja viņš grib ļoti ātri te nokļūt, tad tas nav labākais veids, bet ekoloģijas ziņā tas ir daudz labāk. Cik jums tas maksāja? Mums tas maksāja 1 lats. Jā. Abiem kopā? Nē. Mēs izmantojam 2 transportus. Mēs sākumā ar tramvaju un pēc tam ar autobusu 20. Katram 2 etalonu pīkstieni. Jā. Beidzot mums ir atbraucis arī Toyota Prius. Kā gāja? Mazs uztraukums bija, jā. Vairāk domāju par to, ko stāstījot. Katru dienu nefilmējās un vairāk stāstīju par mašīnu. Pat nedomāju par maršrutu un nedomāju par patēriņiem un neko pārējo. Beigās tad kādu maršrutu izvēlējies, īsāko vai laika mazāk ietilpīgu? Ja godīgi, es domāju īsāko. Un to, kur ikdienā brauc, es nedomāju, ka tur var kaut kādu Ameriku atklāt maršrutā no Alfas līdz Spicei. Ir kaut kāda nojauta, cik šis brauciens varētu maksāt Toyotai? Mēs bez kalkulātora tur kalkulējām, sanāca kā 35 centīmi. Lētāk nekā sabiedriskais transports? Jā, mēs trietā braucām, bet varēja būt arī 4 vai 5. Tas būtu labākais pārvietošanās līdzeklis uzņēmējiem no Alfas uz Spici? Ja jābrauc ir 4 cilvēkiem, tad jā. Ja jābrauc vienam? Ir jau arī, kā lai tas baigi gari jāstāst. Ziniet, ir arī mašīnas, kas terē tikpat, viņas mazākas un lētākas, bet viņas nav, bet visādā ziņā viņš ir viens no ekonomiskākajiem tiešām. Es sākšu ar diplomātisku novēlējumu par to, ka es novēlu tādu līmeni ģimenē un tādu gan labklājību, gan arī tādu ilgspējīgu apziņu tam, ka lai ģimenē būtu gan mašīna, gan velosipēds, gan arī etalons. Slēpes ar vajag? Slēpes, ragaviņas, ja, un es novēlu, lai viņš spētu objektīvi izvērtēt, kad ir labāk. Nevis, teiksim, izvēlēties vienkāršāko slinkuma ceļu, ja? Bet, ja ir ārā spīd, tad braukt ar velosipēdu, ja? Vai, ja līst un snieg, tad braucam ar sabiedrisko, un ja jābrauc uz laukiem, kur ir tiešām, vai jāpārved preces, tad izvēlamies automašīnu, ja? Priusu. Tas tā. Tad visi varam ieelpot. Pirmā cīņa par ieelpu ir galā. Droši vien, kad mums pie Alfas ieteica nākošais reiz pamēģināt varbūt arī transporta līdzekļu klāstā iekļaut lidojumu ar gaisa balonu. Arī tāda ir iespēja. Galu galā tajā brīvvalsts laikā starp Cēsīm un Rīgu ar dižerabli arī varēja braukt.